Chunks of the empire strangle my desire. Pull the plug sire and I spit fire. Dzels skrieja sevis. Borderline happy and I'm borderline sad. I'm borderline good and I'm borderline bad. And I can't get rid of that tingling fear you taught me at in my head gets. Čau visiem, te es Paula. Man nav bijis video jau 2 mēnešus. Un tas ir diezgan traki tādēļ, ka es it kā esmu youtubere, bet es nefilmēju video. Un es jūtos slikti tādā ziņā. Bet man ir savi iemesli, kā jau parasti. Bet esmu atpakaļ. Es nedaudz esmu pamainījis arī savu kanālu stilu un savu videoklipu stilu. Tad es ceru, ka šis jaunais stils mums patīs labāk nekā vecais, jo visu laiku mainās un pārmaiņas ir laba lieta, tādēļ arī tā sanāca. Šis ir kaut kas līdzīgs favorītu videoklipiem, jo būtībā must-haves arī savā ziņā ir favorīti. Lietas, kas man patīk, lietas, kuras es izmantoju regulāri un kuras man ir vajadzīgas. Es šo video sāku filmēt jau pirms pusotru mēneša, un tad es sapratu to, ka man nesanāca kaut kas, un tad es padevos, un tad esmu atpakaļ pie šī videoklipa tādēļ. Es ceru, ka jums viņš patiks, un jūs viņu novērtēsiet, un ķeramies klāt! Runājot par rudens un ziemas apģērbu must-haviem, te noteikti ir silti džemperi, kā piemēram šie, kurus jūs šobrīd redzat. Ļoti aktuāla lieta ir bītlenes, silti pūkaini džemperi, rudenīgie toņi, nu jau arī pelēkie tādi vēsie toņi, kā arī ziemas tā džemperi, bez kuriem nevar dzīvot un kur ir ļoti svarīga lieta tīpaši decembra laikā. Vēl ļoti forši ir tad, ja mājās katram ir savas siltās pūkainās čībiņas, tas vispār visu maina. Tā ir superīgākā sajūta iekāpt siltās čībās pēc garas dienas skolā vai ārpus tās. Un tā ir tiešām tāda mājas komforta sajūta un kājām ir silta un viss ir ļoti forši. Un arī tā kā novembris un decembris ir svētku laiks, ir ļoti forši skaisti saģērbties kleitās un svārkos. Tādēļ arī tas ir svarīgi, lai mūsu gardrobēs būtu šādas svētku drēbes un mēs varētu glīti apģērbties uz šiem svētkiem. Nākamā sadaļa ir kosmētika, bet rudens un ziemas laikā es vēlos vairāk akcentēt tieši lūpu krāsu un lūpu balzāvus, tādēļ, ka tas visu maina izskatā, jo es cauri gadu krāsojos, bet es parasti vasaras laikā nekad nelieku lūpu krāsu. Pavasarī arī īsti nē, bet rudenī tas ir ļoti aktuāli man, un es gan vienmēr izēju no mājas ar kādu košu lūpu tonu uz lūpām, vai arī uzsmērēju kādu lūpu balzām, jo ziemas laikā lūpas ļoti sasprāgā, un man ir šobrīd filmē kāds. Man jau patīk Maybelline lūpu krāsas, kā arī L'Oreal lūpu krāsas, jo viņas ir ļoti krēmīgas, pigmentētas un noturas diezgan ilgi uz lūpām, kā arī no lūpu balzām man ļoti patīk Lipsils, kuru es zinu var nopirkt Norvēģijā, varbūt arī Latvijā. Un man ļoti patīk arī lūpu spīdumi, tieši Babyliss lūpu spīdumi, jo viņi ir ļoti labi smaržo un viņi ir ļoti krēmīgi. Vēl viena lieta ir filmas, grāmatas un mūzika. Ir tumšie vakari, kad es vēlos izveidot tādu kā foršu atmosfēru savā istabā vai vispār mājā kopumā. Un ļoti forša lieta ir lasīt kādu grāmatu un arī uzlikt fonā kādu foršu playlisti. Tādēļ, ja tev nav savs ziemas/rudens playlistes, tad noteikti ieči kaut man Spotify, kurā arī man ir izveidotas vairākas playlistes. Runāju par grāmatām, man šajā periodā ļoti patīk lasīt ļoti saldus romāniņus, kuri neliek daudz domāt par dzīvi. Kā piemēram šo te Kīras Keisas triloģijas 2. grāmatu Elite. Un vispār šī triloģija vispār ļoti forša triloģija. Cik reiz pēc triloģiju? Kāds 3? Jā. Runājot par filmām, es visu cauri rudeni un arī tagad skatos Ziemassvētku filmas, pat ja Ziemassvētki vēl ir diezgan tālu. Tas neatur man no filmu skatīšanās, un mans mīļākās ir Grinch, kā Grinch nozīmē Ziemassvētkus, kā arī Viesis mājās, un visas ir ditīgi foršas Ziemassvētku filmas, kurš skatīties katru dienu vairākas reizes. Un visbeidzot ķersimies klāt pie pēdējās sadaļas ēdieni, kas ir pat labākā sadaļa, ziniet, ēst patīk visiem. Un
Mans īpašais rudens must-have ēdiens ir auzu pārslas cepumi, kurus pati gatavoju. Un šobrīd es parādīšu, kā es viņus pagatavoju. Jums būs nepieciešams auzu pārslas, milti, cukurs, sviests, kā arī olas. Vispirms bļodā ieberiet 300 gramus auzu pārslas. Tad pievienojiet 120 gramus sviesta, vēlams istabas temperatūrā, lai viņu būtu vieglāk saputot kopā ar auzu pārslām. Izmantojot rokas blenderi, kārtīgi visu sakuliet. Tad pievienojiet 2 olas. Kad olas ir pievienotas, atkal ar rokas blenderi visu kārtīgi sakuļam, līdz konsistence ir jau līdzīga vajadzīgajai. Tad pieberiet 100 gramus cukuru klāt un atkal kārtīgi ar rokas blenderi visu samaisam. Visbeidzot, pieberam 50 gramus miltus. Lai būtu labāk garša, es parasti pieberu klāt šķipsniņu sāls. Tad masu, protams, kārtīgi samaisam, un viņa ir gatava cepšanai. Tad es uz cepama pannas uzlieku cepamo papīru un sāku veidot maziņus pikucīšus cepuma formiņā. Manuprāt, visvērtāka laba forma ir izveidot, izmantojot karoti un pirkstus, jo ar karoti var izveidot tādu formu, kāda ir nepieciešama. Es nelieku daudz mīklas, tādēļ, ka cepšanas laikā šie cepumi tāpat izplatīsies, un man nevajag, lai viņi saķeptu visi kopā. Mūsu cepums liekam pirms tam sasildītā plītī, apmēram 180 grādu temperatūrā un ļaujam tiem cepties apmēram 15 minūtes. Kad cepumi izstāsta ļoti brūni, tad droši ņemam visu ārā. Kad cepumi tiek izņemti no plīts, es viņiem parasti ļauju bišķiņi atzist un tad es viņus lieku uz šķīvja. Labu apetīti visiem un es ceru, ka jums šī receptīte noderēs. Un es jums garantēju, viņi ir ļoti, ļoti garšīgi. Tas arī bija viss. Es ceru, ka šis video patika. Es ceru, ka jums patīk mans jaunais. Tas viss, kā es montēju, vispār tas kanāls stils. Ja jums ir kāds video idejas, tad droši rakstiet komentāros, ko es vēlos redzēt turpmāk manā kanālā, jo es centīšos būt labāka youtuberi un biežāk filmēt video savās iespēju robežās. Tiešām centīšos tā būt. Izbaudiet šo rudens un ziemas noskaņu, kamēr jums vēl tādi ir. Un tad tiekamies nākamajā video kopā. Tā! Un dubultot redz. Tev nav jāparāda, kā tu pieliki klāt vēl sviestu. Līdzi, tepat sevi Es neesmu parādājis mūks. Iedomas. Realitāte. Tas ir tumši brūni. Viņa garšīgi, bet jā. Neci. Sēdvar. Sēdi. Apsuns. Silti džemperi ir ļoti svarīga lieta, ka es teicu, ka tā būs.